Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 16. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šis spredikis izmantos sekojošos avotus vai arī daļu no tiem, sevišķi it īpaši Jasona Heiguda sprediki. Pāvils un Barnaba ir šķīrušies kā misijas partneri nesaskaņā par to, vai ņemt Barnaba radinieku Jāni Marku līdzi otrajā ceļojumā. Marks bija pametis komandu pirmā misijas ceļojuma laikā. Tagad no vienas komandas ir divas. Pāvils izvēlas Sīlu un tie dodas apciemot draudzes Galatijā, kas tika nodibinātas pirmā misijas ceļojuma laikā. Galatijā, šķiet Listrās, Timotejs piebiedrojas komandai. Apostoļu darbu grāmatas 16. nodaļā no 6. līdz 10. pantam ir rakstīts, bet viņiem ejot cauri Frīgiju un Galatiju, Svētais Gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mīzijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitīniju, bet Jēzus Gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mīzijai, viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību, kāds makedoniešu vīrs stāv un viņu aicina: celies pāri uz Makedoniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Makedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs aicina mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. 8. pantā ir viņi, 10. pantā mēs un mūs. Šiet ārsts Lūka piebiedrojas komandai Troādā. Autors tagad ir acu liecinieks. No 11. līdz 12. pantam ir rakstīts: aizbraukuši no Troādas, mēs devāmies tieši uz Samotrākiju un otrā dienā uz Neapoli un no turienes uz Filipiem. Tā ir galvenā pilsēta kādā Makedonijas novadā, romiešu kolonija. Šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Filipi ir nosaukti Aleksandra lielā tēva karaļa Filipa vārdā. Apmēram 10 gadus vēlāk Pāvils sūtīs vēstuli uz šo draudzi. Filipi ir romiešu kolonija. Angļu valodā ir teiciens home away from home, mājas projām no mājām. Romiešu kolonija ir Rome away from Rome, Roma projām no Romas. Romiešu kolonijās novietoja veterānus, kas apģērbās tā kā romieši, runāja latīņu valodā, turēja Romas svētkus, izmantoja romiešu naudu un bija lepni ar to, ka ir romieši. Romiešu kolonijas baudīja libertas, tas ir pašpārvalde, immunitas, es neapgalvoju, ka izrunāju šos latīņu vārdus pareizi. Immunitas, tās bija atbrīvotas no nodokļiem ķeizaram. Jus Italicum, kolonijām bija visas tiesības kā tiem Itālijā. Filipi bija kolonija pēc kaujām, kas notika 42. gadā pirms Kristus starp Oktāviāna un Antonijas spēkiem vienā pusē. Oktāviāns arī zināms kā Cēzars Augusts, un Bruta un Gāja Longīna karaspēkiem otrajā pusē, kurā zaudēja Bruts un viņa sabiedrotie. Šīs kaujas notika netālu no Filipiem. No 13. līdz 14. pantam ir rakstīts:
Sabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes, kur, kā mēs domājām, būtu lūgšanas vieta, un apsēdušies mēs runājām uz sanākušajām sievām. Klausījās arī kāda dievbijīga sieva vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Bija jābūt 10 ebreju vīriešiem, lai apdzīvotā vietā nodibinātu sinagogu. Citādāk tikšanās vieta būtu neformāla, varbūt aplis no akmeņiem, koku birzī, varbūt tuvu pie upes, lai veiktu šķīstīšanās rituālus. Dažus gadus iepriekš, 49. gadā, imperators Klaudijs bija izdzinis visus ebrejus, apmēram 40,000 vai 50,000 no Romas, jo sinagogas karoja savā starpā, pārnestā nozīmē sakarā ar krestu, kā Kristu sauca Svetonijas. Varbūt Romas kolonija Filipi arī izdzina ebrejus. Varbūt bija palicis tikai divbijīgas nejūdu sievietes. Klausījās arī kāda dievbijīga sieva vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Lidija ir dievbijīga sieviete. Viņa ir pakļāvusi savu dzīvi vismaz daļēji bauslības prasībām. Kā tas kungs atvēra Lidijai sirdi? Ne obligāti brīnumaini, kungs spēja to darīt ar atklāsmi, mūsu bauslība tika dota, lai atvestu cilvēku uz Kristumu, atvedot sludinātājus īstajā brīdī, caur evangēliju, ticība nāk no Kristus vārda, vēsto romiešiem 10. nodaļa 17. pants, caur Dieva providenci viņas dzīves apstākļos. Sludini evangēliju un paļaujies uz Dieva providenci, lai atvērtu cilvēkiem sirdis. Nebaidies, ka skaisti nerunā, mācies Dievu vārdu un runā. 15. pantā ir rakstīts, bet kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa lūdza sacīdama, ja jums šķiet, ka es ticu tam kungam, tad nāciet manā namā un palieciet tur, un viņa mūs gauži lūdza palikt. Ticība un kristīšana, tas ir iegremdēšana, tā cilvēks kļūst par kristieti. Nav šeit doma, ka mazie bērni tiek kristīti. No 16. līdz 18. pantam ir rakstīts, kādreiz mums uz lūgšanas vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājas gars, un zīlēdama tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca, sacīdama, šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. To viņa darīja daudz dienu, bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ, sacīja garam, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Šai zīlētājai ir tādas spējas, nevis tādēļ, ka Dievs ir viņu tā apdāvinājis, bet tādēļ, ka viņa ir sātana varā. Viņas īpašnieki, jo viņa ir verdzene, nopelna naudu ar to. Vai neesi kādreiz gribējis teikt kādam to, ko Pāvils teica šai verdzenei? Viņa sakaitina Pāvilu. Pāvils arī saprot viņas bēdīgo stāvokli. Jēzus Kristus vārdā ļaunais gars tiek izdzīts. Ja Pāvils būtu atļāvis viņai tā runāt, tad cilvēki varētu domāt, tāds ar tādu saderas. Lielāks ir tas, kas
mūsos kristiešos nekā tas, kas ir pasaulē. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 4. pants. Bet ne visi novērtē labo darbu. Apostoļu darba grāmatas 16. nodaļā no 19. līdz 21. pantam ir rakstīts: viņas kungi, redzēdami, ka zudusi viņu peļņas cerība, satvēra Pāvilu un Sīlu un vilku tos sev līdzi uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes, un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā nodevuši sacīja: šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādami ieražas, ko mums romiešiem neklājas ne pieņemt, ne piekopt. Šie ir dusmīgi, ka ir zaudējuši peļņas avotu. Viņi vēlas atriepties, viņi apvaino nemieru rašanā, viņi izmanto antisemītismu šajās pilsētā romiešu identitāti. It kā sakot, kas vēl mums ir jāsaka? Šie ir ebreji. No 22. līdz 24. pantam ir rakstīts: ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos šaustīt rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Brutāla rīcība. Tālāk tekstā būs redzams tas, ka Pāvilam un Sīlam ir brūces. Šī ir pirmā no 3 šaustīšanām ar nūju, ko Pāvils cieta, līdz viņš rakstīja vēstuli, ko sauc Pāvila 2. vēstuli korintiešiem. Jūdi šaustīja ar pātagu un nedrīkstēja pārsniegt 40 sitienus. Romieši šaustīja ar nūju, un viņi nebija tā ierobežoti. 25. pantā ir rakstīts: ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Iedomājies, satverti publiskā vietā, vilkti pilsētas pārvaldnieku priekšā, nepatiesi apsūdzēti, šaustīti, iemesti cietumā, kājas ir ieliktas siekstā. Kad pēdējo reizi kaut kas tāds ir noticis tev evangēlija dēļ? Ko tu darītu tādā situācijā? Ļoti iespējams man būtu sevi žēl. Varbūt es sūdzētos Dievam, kādēļ viņš ir atļāvis to. Kādēļ, Tēvs, kādēļ? Es taču darīju tavu prātu. Taču šie lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas. Un vai tas pozitīvi neiespaidotu pārējos cietumniekus? Mani nojauta, ka daudz kristiešu ir neauglīgi tādēļ, ka drīzāk dzīves izaicinājumos sevi žēlo, sūdzējās, varbūt pat kurnē, tā vietā, kā slavētu un pateiktos Dievam. Vai tu klausies, Viktor? Kristietis jautā: kas man jādara, lai būtu vairāk augļu? Mazāk žēlo sevi, nesūdzies, nekurni. Slavē Dievu pateicībā viņam. No 26. līdz 27. pantam ir rakstīts: Piepēši notika liela zemestrīce, tā, ka cietuma pamati sakustējās, tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita važas, bet cietuma sargs uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki izbeiguši. Cietumsargs ir gatavs uz pašnāvību, jo šķiet, ļaujot aizbēgt cietumniekiem, viņš saņemtu to sodu, kas cietumniekiem bija piespriests. Iespējams, kāds ieslodzītājs bija notiesāts uz nāvi. Romiešiem un griekiem tas bija goda jautājums.
No 28. līdz 31. pantam ir rakstīts, bet Pāvils skaļā balsī sauca, sacīdams, nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit. Viņš sauca pēc uguns, ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvila un Sīlas priekšā un izvedis tos ārā, sacīja, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Šie svešinieki ir sludinājuši svešu dievu pilsētā. Šie pēc šaustīšanas dzied slavas dziesmas savam dievam. Tagad notiek šis brīnums. Ievērojams tas, ka pārējie cietumnieki neaizbēg. Cietumsargs tic, ka šis dievs ir īstais. Pāvils izmanto šo pārdabisko notikumu, lai pievērstu cilvēku Kristum. Tu izmanto Dieva providencē radītas zemestrīces, lai pievērstu cilvēkus Kristum. Pāvils netur naidu pret viņu. Pāvils aptur pašnāvību. Pāvils pasludina evangēliju. No 32. līdz 34. pantam ir rakstīts, un viņi runāja Dieva vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie. Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam. Vai cietumsargs tikai tagad mazgā viņu brūces? Ievērosim, viss viņa nams ne tikai tika kristīts, bet viņiem visiem tika sludināts evangēlijs, un viss nams priecājās ticībā uz Dievu. Tā tad nav runa par zīdaiņiem. Vai Pāvils varēja kaut ko tādu iedomāties, ienākot Filipos? Dieva domas nav mūsu domas. Vai tu ļausi Dievam tevi izmantot, rakstot nodaļu Latvijas pestīšanā? No 35. līdz 37. pantam ir rakstīts, ka diena bija uzaususi, pilsētas pārvaldnieki sūtīja tiesas kalpotājus, sacīdami atbrīvo šos cilvēkus. Cietuma sargs Pāvilam paziņoja šos vārdus: pilsētas pārvaldnieki sūtījuši, lai jūs atbrīvo, tad izejiet un staigājiet ar mieru sirdī, bet Pāvils viņiem sacīja: tie mūs romiešus bez tiesas sprieduma visiem redzot ir šautuši un iemetuši cietumā, un tagad tie mūs slepeni izmet? Tā ne, lai viņi paši nāk un mūs izved. Kaut kādu iemeslu dēļ pilsētas pārvaldnieki vēlās atbrīvot Pāvilu un Sīlu. Pāvils un Sīle nav aizbeiguši no pilsētas. No 38. līdz 40. pantam ir rakstīts, tiesas kalpotāji atstāstīja šos vārdus pilsētas pārvaldniekiem. Tie sabijās, dzirdēdami, ka viņi ir romieši, un tie atnāca, viņiem atvainojās un izveduši lūdza iziet no pilsētas. Izgājuši no cietuma, viņi aizgāja pie Lidijas un apmeklēja brāļus, pamācīja tos un devās ceļā. Nobijās, jo pērt Romas pilsoņus nebija atļauts un bija smagi sodāms. Varam tikai iedomāties šīs atvainošanās un varbūt līšana uz vēdera. Lūdzu, klusi un ātri aizejiet. Kādēļ Pāvils neaiziet no pilsētas uzreiz? Ja Pāvils uzreiz pamestu pilsētu, tad cilvēki jautātu, kas ir šie vīri? Vai viņi ir noziegušies? Kādēļ viņi tik steidzami pamet pilsētu? Būtu jautājuma zīme virs draudzes. Apkaunojuma draudz. Pāvils pēc draudzes stiprināšanas dodās tālāk. Iespējams, Timotejs paliek Filipos vēl īsu laiku,
un iespējams Lūka paliek Filipos apmēram 5 gadus. Mēs tagad kļūs par viņi. Uzticies Dievam. Pāvilam ir ideja par šo otro misijas ceļojumu. Pāvilam ir ideja par to, ar kuriem to veikt. Ar Barnabu, bet ne Marku. Iznāk citādāk. Dievs iedod Sīlu, Dievs iedod Timoteju. Vēstulē Filemonam 23. un 24. pantā Pāvils raksta: tevi sveicina Epafra, mans cietuma biedres Kristu Jēzu, Marks, Aristarks, Dēma, Lūka, mani darba biedri. Dievs iedod Pāvilam daudz darba biedru, daudz gadu garumā. Arī to, ka Pāvils ir kopā ar Marku. Uzticies Dievam, lai parādītu, kur. Pāvils vēlās sludināt evangēliju vienā vietā, tad otrajā, taču Dievs parāda viņam īsto vietu tajā brīdī. Dievs maina ceļa biedrus un ceļu. Lūk, Dievs, mani plāni, tagad lūdzu svētī tos. Un ja neiet tā, kā mēs esam cerējuši, vai mēs apšaubām Dievu, vai dusmojamies uz viņu, vai dzīves situācijās mēs esam vērīgi uz to, ko Dieva vārds saka, vai nebūtu prātīgi meklēt Dieva gribu mūsu plānu izstrādē, vai mēs esam gatavi revidēt savus plānus. Jēkaba vēstules 4. nodaļā no 13. līdz 16. pantam ir rakstīts: nu tad jūs, kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka: ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to, bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Mēs arī kaļam plānus, bet cik mēs cenšamies iedot Dievam vārdu šajā procesā. Ābrahāms pakļāva savu dzīvi Dieva plāniem. Tas prasīja ticību, un Ābrahāmam bija arī jāgaida uz Dieva darbību. Uzticies Dievam, lai parādītu, kā. Stāsts nav par to, ka Dievs atbrīvo Pāvilu no cietuma. Pāvils tiek šaustīts, tā ir netaisnība. Pāvils tiek iemests cietumā, tā ir netaisnība. Dievs rīkosies, vai ne? Notiek zemestrīce, un Pāvils un Sīla ir atbrīvoti no važām. Taču šī atbrīvošana nav viss stāsts. Cietumsargs un viņa nams kļūst par kristiešiem. Stāsts ir par to, ka draudze Filipos aug. Dievs dara negaidīto. Draudzē Filipos ir Lidija un viņas nams, un cietumsargs un viņa nams. Gadus vēlāk Pāvils rakstīs savā vēstulē Filipiešiem 1. nodaļā no 12. līdz 14. pantam: bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evangēliju, ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem, un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. To Pāvils raksta no apcietinājuma Romā, bet Dievs vēl joprojām darbojas. Pāvilam ir klausītāji apcietinājumā, virssardze, tas ir Cēzara miesasargi, Dieva plāns, līdzīgi kā notika Filipos, Apostuļu darbu grāmatas
16. nodaļā. Pāvils saka, ja evaņģēlijs spēj izplatīties caur to, ka Pāvils ir apcietinājumā, tad iedomājies to, ko evaņģēlijs spēj caur tevi brīvībā. Ja tu to atļausi, Dievs arī darbosies caur tevi šajā nedēļā. Uzticies Dievam! Dievs darbojās caur agrīniem kristiešiem. Dievs darbojas caur saviem cilvēkiem šodien. Meklēsim Dievu un viņa gribu. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.